Vasarī prieks sākt nelielu tādu video blogu ir aizi moš mēnesī rauģuši izstāstīt, kas notiek Latgalā. Šodien 18. aprīlī jau 15. gadu notiek Volildzāni. Tas ir latgaliski runājošos bērnu konkurss. Tā kā šodien itamā skolā, itamā sasdienītē visi runā latgaliski dažās. 87 bērni bija, kas runā latgaliski. I vidusškolniki sabraukuši ar 5 komandām erudīcijas konkursā. Visu informāciju var atrast lakuga.lv. Prieks, ka latgaliski kaut kas notiek un ceru, ka tas pasaukums turpinosies vēl priekšu. Nu jā, tie mikrofoni, tavā guma neko. Man parasti drusku, bet... Krāslo vajadzētu apsasīt. Nē, bet tie pieteikuši labi saregulējus, tad es arī runāt ar Itāļas, skaņiem pieteikuši labi dzirdam. Ai, tā kā esat sonografi? Tas ir šajā sekretariātā cilvēki, jūs nav stenogrāfistas? Kā mēs varam? Nav vieglas apjautājums. Nē, studēties, te labi arī, ka te var nolikt parasti tas attievē datoru nolikt vai papēru lokus, attiecīgi izdarā. Kad zvanās tiek nodūts arī tāds kā špīkerējs, tur var lasēt neidze, un tad parasti te ir golds ar vīzu gromatu, tas zvāras ir pierakstīts, man attiecīgi katrs parasti. Nu, par tom stenogrāfistiem es neizskos, ka jūs citā kabinetā cieši pavisam un jūs attiecīgi pēc tam piefiksē visu, kas sacīts. Atbilstoši audio faili. Tu pieņem, jā? Jā. 11. saimā napieejama. Mēs toreiz drusku pazastrēdām, bet skaidrs bija, ka tas nebūs tik drēbs risinājums. Mēs nodevām arī ar Gunāru Igauni arī latviešu literārajā valodā, bet jau pagājušajā gadu 12. es nodevu tikai latgaliski un pēc atsevišķa balsojuma visi deputāti atzina, ka tas bija nodevs pareizi. Mēs ar to latgaliski skanošs zvāras arī tika pieņems par pareizu. Не помахать рукой? Долго будем махать? В Украине так делают, да, все депутаты, они махают руками? Не, они уже кулаком размахивают. Не надо уже. Это же будет прямая аналогия с кукурузой. Да. Ja mums šodien ir gosti no Ukrainas. 2 žurnālisti, kas stosta par Latviju. Un mums bija neliela intervija, un tagad mēs esam drusku izrodu Latvijas Saeimas āku. Nu sanāksmes ar porējiem Saeimas deputātiem, kas ir iebalsoti no Latgales vēlēšanu apgabala. Runājām par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, kas tagad tiek grūzēts. Latgalē neko laba nasūla. Parunājām, bet izvērās, ka lielu izmaiņu mēs nepanāksim, vismaz pagaidām. Žēl, ka tā. Najauši esmu bijusi un šoreiz, bet, protams, kad dzīvoju Dagdas novadā, pat Kaistīgi Brēnums, kas arī ir kopā ar jūsu mitamā pasaukumā, man liels prieks, ka jūsu tik daudz, kā jau tik atzīmāts. Un es nevaru atcerījos, ka es savulaik arī biju spīsts un priecīgs, ka varēju braukt uz dažādiem olimpiādiem. Dažreiz bija tāds divējādas sajūtas, bet ko atkal braukt, vai tiešām atkal jābrauc uz olimpiādiem. Bet tajā pašā laikā citreiz varētu pamierēt savas zinošanas ar citu novodu un citu pušu skolāniem. Es domāju, ka jūs arī būs ļoti svarīga nākamā pieredze. Un 12. kas šogad pabeidz vidusskolu, gribu vēlēt atrast, protams, labu augšskolu, tie, kas jums pateik, turpināt studējas un, protams, neaizbiežat tagad novodu, braukt atpakaļ, vismaz vasaros. Es gribu uzdāvināt vienu disku latgalisku mūziku meiteni, kas dzīvo pirmālniekās, bet cīši drūsmīga. Otrīs disks tā filmu darbos, kas pirmīs pacēs to, kas ir latgalīšu muzikālsākties sādā. Neko puisi, vai labi skaņi.
Da paldies, un lai jūs gan šodien dīna pateikama un redzunam jūs pateikamas emocijas sajamūt guda rakstus un, protams, lai saulaina vasarā. Paldies. Valdes nodaļas priekšsēdētājs Sandra Viškris. Labdien, mīļie! Labdien! Arī mīļais, tāpēc, kad mums, kad Saimnes deputāti ierodās, tas ir notikums, jo ne tik bieži viņi brauc pie mums zvanīt. Jā, tā kā paldies jums visiem. Un tiešām ļoti jauki, kad jūs visu gadu... Šodien bijām tiktīs ar Dagdas novada priekšsādātāju. Pirmais apsveicam školniekus un trēniekus pasaukums. Pirmo sēdi mēs ievadām ar jautājumu par novada mācību skolās. Pirmie, lietojot šo vārdu pavisam neitrālā nozīmē, pionieri šai jomā bija Suiti, kas ir jau izdevuši Suiti novada mācību grāmatu. Papildinot, es domāju, arī Kursītes kundze var daudz pastāstīt par savu pieredzi sadarbībā ar studentiem, un šajā ziņā arī Reizeknes augstskola ar Ilgušu Plinskas personā ir daudz darījuši, un droši vien vēl veselu sēdu par to runāt. Tā kā Latgalē arī mēs par novada mācību esam ļoti aktīvi domājuši jau daudzus gadus tiešām. Un šķiet tagad arī parādījās mums prezentācijā, ka Reizeknē ir diezgan aktīvi darbojās. Es zinu, ka mums bija vesels seminārs ar Reizeknes puses skolotājiem, kur runājām par visādām problēmām. Skolotājiem trūkst materiālu un tā tālāk. Faktiski tas vārds novads, mēs katrs uz to skatāmies savādāk. Novads ir sevišķi pēc pēdējās pašvaldību reformas, kur izveidojās novadi un sajauca galvu pilnīgi cilvēkiem. Kas tad ir novads? Mans mazais novads, tur Tamades vai Vārkavas vēl kaut kāds, vai kultūrvēsturiskais novads, varbūt tas ir bijušais rajons, un tāpēc šī novadu mācība pēc būtības varētu būt pat 3 priekšmetu veidā. Viens ir tas vietējais pagasts, otrs tas ir šis kultūrvēsturiskais reģions, teiksim tā, un trešais ir tas jautājums, ko mēs runājām, lai mēs zinātu, lai latgalieši zinātu, ka ir Suiti, lai Suiti zinātu, ka ir latgalieši. Vairāk neko nevajag. Piemēram, es teicu kā piemēram, protams, lūdzu censties iedziļināties manis teiktajā domā, nevis pieķerties pie atsevišķiem vārdiem. Protams, ka ir svarīgi, lai nebūtu arī man katru reizi jāskaidro, kas ir latgalieši, kas ir Latgales vēstures jautājumi un tā tālāk. Jūs minējāt, ka šajās programmās, kas ir obligātajā mācību saturā, piemēram, literatūrā un vēsturē, ir pietiekoši, vai ir piemēri, pateikšu par Latgali, nav pietiekoši. Ne par vēsturi, ne par literatūru. Vismaz 2 piemērus pateikšu. Par vēsturi tur ļoti minimāli par Latgali. Mēs Latvijas mērogā nestāstam par Latgales vēsturi, un pašiem latgaliešiem vispār tāpat nezinu, tāpat kā visā pārējā Latvijā. Un Viļums, esmu pats pētījis to jautājumu, bet domāju, tas nav normāli, ka tikai individuāls cilvēks pēc savas iniciatīvas to atrod, bet izglītības sistēmā, valsts sistēmā mēs to nenodrošinām. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, ka tas, ko jūs minējāt prezentācijā, ka ir šādi dažādi ceļi, kā šīs lietas mēs varam mācīt skolā. Jūs pieminējāt klases stundu, man šķiet, tas nav nopietni. Šeit tiešām ir jāmeklē kaut kāds faktiski viens skaidrs ceļš, kā jebkuram skolotājiem, jebkuram skolas direktoram būtu skaidrs, kādā veidā viņš var ieviest novadu mācību savā skolā un kā var dabūt arī šo finansējumu, sevišķi sākumā, kad skolotājiem ļoti grūti iesākt šo mācību procesu, kad nav mācību materiālu. Un tur šis tiešām neliels finansiālais atbalsts, nezinu, vai ar Saeimas lēmumu vai ar ministrijas iniciatīvu, tomēr varētu ļoti daudz ko pavirzīt uz priekšu un reāli iedrošināt šos skolotājus un direktorus un novadu pētniekus sākt strādāt. Lai laba veselība, lai darbiņi paveicāsi, lai laba veselība.